Jebkurš zina, ka liels spēks prasa lielu atbildību. Tikai ne Hankoks. Viegli aizkaitināms supervaronis, kura iecerētie varoņdarbi allaž smagi izgāžas. Ļaudis ir neizpratnē, kāpēc viņiem sūtīts tik draņķīgs supervaronis. Taču Hankoku neinteresē, ko par viņu domā, līdz brīdim, kad sabiedrisko attiecību speciālists Reis uzņemas spodrināt viņa reputāciju. Tad Hankoks pats sāk ticēt tam, ka spēj kļūt savādāks. Šovakar supervaronis, kuru visi mīl ienīst, ir Armands Šķēlē. Ir varoņi, ir supervaroņi un ir Hankoks. Ir spēlētāji, ir superspēlētāji un ir Šķēle. Tā noteikti var teikt par Armandu, kurš Kalev Cramo komandai palīdzēja iegūt Igaunijas zeltu. Pēdējā mačā 36 minūtēs viņš ielidināja 27 punktus, savāca 4 atlēkošās bumbas un pārtvēra 8 bumbas, pamatoti kļūstot par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Armands turpinās glābt pasauli. Vai mums tas patīk, vai nē?